kunga. Mēs atšķirsim 2. ķēniņa grāmatu, 9. nodaļu. Un šeit iet runa arī par kādu sūtniecību. Šeit iet runa, kad pravietis Elīza ataicināja kādu no praviešu mācekļiem un tam sacīja: apjos savus gurnus un ņem savās rokās šo eļļas trauku un ej uz Ramotu Gileādā. Tur nonācis lūko, kur ir Jehus, Jošafata dēls. Ej pie viņa namā iekšā, liec viņam celties un iznākt ārā no sava brāļa vidus un ved viņu tālākā istabā. Tad ņem eļļas trauku, izlej pār viņu un iezied viņa galvu. Un saki, tā saka tas kungs, es tevi svaidu pār ķēniņu pār Izrēlu. Pēc tam atver durvis un beidz un nevilcinies. Mēs redzam, kā šis pravietiskais vārds atnāk Elīsam. Bet Elīsam ir kalpotāji, mācekļu skolu, praviešu skoļu, un ir tie cilvēki, ko viņš trenē. Un kad Dievs dod kādu uzdevumu, iet pie tautas, tad viņš saka, kuru man svaidīt? Kuru man svaidīt, kuri man iesiet šo galvu ar eļļu? Un Dievs konkrēti parāda tevi vai mani, kuram uzdevumam Dievs tevi svaidīs. Kādam mērķim viņš tevi svaidīs. Amen. Un Dieva vārds rāda, ka šodien tu saņemsi savu eļļu un savu ieziešanu savā galvā. Tu vari pateikt amen. Es saņemšu savu svaidījumu, savu uzdevumu, priekš manas tautas, priekš maniem tautiešiem, un tai konkrētai vietai un uzdevumam, kurā Dievs mani sūtīs, izpildīt kādu lietu, bet Dievs tev pa tukšo nesūtīs. Viņš rādīs instrukciju, un šeit mēs redzam konkrētu instrukciju tam uzdevumam, kas tev būs jādara. Tu nesitīsi gaisu, amen. Un mēs redzam, kas notiek. Viņš saka, kuram no mums tad ir jāiznāk ārā no šīs tautas vidu? Es redzu to, kad ir bars, ir kaut kāda masa, bet Dievs negrib strādāt uz masu. Jā, ir masveida atbrīvošanas, masveida dziedināšanas, bet uzdevumam viņš izvilks ārā no kolektīva svaidītus, kas varēs panest šo smago uzdevumu, kurš nebūs viegls. Viņš nebūs viegls. Un ja tu ies uz kompromisu, tad tu neizpildīsi Dieva uzdevumu. Un šeit kompromisa nav. Un šis māceklis, pravieša māceklis saka, tev virsniek. Un mēs ļoti labi zinām, ka Dievs saka, ja mēs esam ķēnišķi, priestera, cilts, tad mums ir šis svaidījums. Mēs esam jaunās derības cilvēki. Amen. Un mēs visi esam mūsu kunga virspavēlniekam, karotāji, armijas ierindās. Amen. Mēs neesam komfortā. Mēs neesam komforta zonā. Mēs katru dienu cīnamies. Tu esi ar mani. Amen. Un viņš saka, tev virsniek. Tad Jehus piecēlās un iegāja namā, un tas izlēja eļļu uz viņu galvu un tam sacīja, tā saka tas kungs Izraēla Dievs, es tevi svaidu pār ķēniņu, pār tā kunga tautu, pār Izraēlu, un tev būs sava kunga Ahaba nams jāsadragā. Jāsadragā. Tur nav teiks, tev būs tava kunga nams jāsargā, jāuzpucē, bet viņš teikt, tev būs jāsadragā. Un tas nav patīkams uzdevums. Alo, amen. Tas nav patīkams, tā nav patīkama pavēle. Bet tas ir jādara ar to pravietisko svaidījumu, ko pravietis tev teiks šodien. Amen. Un mēs pieņemam šo vārdu un arī gaidām šo vārdu un šo pavēlu un uzdevumu. Mēs gaidām svaidījumu neļu no tā kunga, lai mēs varētu apbruņoties un iet kādā namā, kādā stiprajā namā, kaut ko sadragāt. Bet tas būs tā kunga spēkā. Amen. Tas būs tā kunga spēkā un ar svaidītu uzdevumu. Mēs nevaram neko dragāt, mēs nevaram neko raut miesīgi. Jeremijam arī lika kaut ko sadragāt, bet viņam bija uzdevums un svaidījums no tā kunga. Iet un izplēst ar visām saknēm izraut. Un pēc tam dēstīt. Pēc tam kaut ko likt vietā. Mēs redzam, ar ko tas beidzās šis uzdevums. Mēs redzam, ar ko tas beidzās. Protams, te teica, kas ir šis trakais, kas pie tevis ir nācis. Daudz saka, Geriks ir traks, garīgi traks. Kāds saka, tu esi traks.
Daudz saka, ko jūs esat no tās trakās jaunās paaudzes. Tur jau visi kliedz. Tur jau visi atdod naudu. Nē, mēs ejam ar mērķi. Mēs ejam ar uzdevumu. Un mēs ejam ar svaidījumu. Un mēs saņemsim algu. Mēs esam garīgi traki. Amen. Kāpēc Dievs svaida mūs šodien? Tautā šis Ahaba nams, šis stiprais ir Latvijā. Virs Latvijas. Un bez svaidījuma mēs neizārdīsim šo stipro. Mēs neizādīsim šo Ahaba namu bez svaidījuma, bez šī pravietiskā vārda sūtniecības. Un mēs redzam, ko dara Jehus tālāk. Viņš iet ārā ar šo svaidījumu un uzdevumu, kā traks. Viņš iet dziļāk un dziļāk Dieva uzdevumā. Mēs redzam, kā paceļās pēc svaidījuma. Es tev gribu pateikt šai dienā, pēc svaidījuma, ko tu saņemsi no vārda, no pravieti, tev nāksies konfrontēt ar Jezabeli. Tev nāksies konfrontēt ar Jezabeli, jo pravieša svaidījums izraisa Jezabeles uzbrukumus. Jo Jezabele grib nokaut pravieša svaidījumu. Jezabele grib nokaut tavu praviešu garu. Amen. Bet mēs iziesim cauri šim uzdevumam, jo Jehus mēs redzam, kā viņš gāja, kā traks, viņu pat atpazina no viņa gaitas, no viņa braukšanas, viņu atpazina no viņa rīcības, no viņa runas veida, no viņa darbības. Un tad, kad viņš satikās ar šiem diviem priekšgājējiem Jezabeles, viņš pateica, kāds miers. Es tev gribu pateikt, ar Dievu vārdu šodien miera nebūs. Būs Dieva miers, bet pret Sātanu miera nebūs, jo viņš saka, kāds miers, ka tavas Jezabeles mātes burvība, netiklība aug augumā. Viņa aug augumā šobrīd Latvijā, okultisms aug augumā. Un mums ir vajadzīgs šis Jehusas svaidījums. Un, lai dabūtu šo Jehusas svaidījumu, es tevi ieteiktu šodien pilnīgā ticībā. Iesēj pravietī. Un tu saņemsi no pravieša šo svaidījumu, lai varētu iet savā Ahaba namā. Lai varētu iet savā teritorijā ārdīt. Izraut ar saknēm un stāvēt pretī šai Jezabelei. Bet man ir labā vēsts. Pēc šī svaidījuma viņš uzvarēja 2 ķēniņus. Un viņi krita. Un tad, kad pēdējā atnāca šī Jezabeles satikšanās vieta, tad Jezabele uzkrāsojās. Viņai bija pēdējais make-ups. Un viņa domāja, ka viņa ar to uzvarēs Jehus svaidījumu, Jehus sūtniecību un pravietisko aicinājumu. Neuzķeries uz Jezabeles krāšļiem. Neuzķeries uz Jezabeles make-upu. Jo tu esi svaidīts, izārdīt un nomest viņu ārā pa logu. Jo pravietiskais vārds teica, ka suņēdīs viņas laks, viņas asinis un grauzīs viņas ikrus. Amen! Un mēs esam šajā dienā ne pret miesu un asinīm, bet pret garīgajām valdībām.